Demontāžas rekordu dienas grāmatā. Gines rekordu es uzstādīju spēku trepas celšanā, kur man bija 225 kg kluči, 3 jāuzceļ uz 15 pakāpieniem. Kopā 15 pakāpieni jāuzceļ. Un pirms tam tas Gines rekords piederēja titulētiem spēkiem no Lietuvas Židrūnam Savickam. Viņu, lai pārspētu, man bija jābūt. Viņš izdarīja 31 sekundē, man vajadzēja 30 sekundēs. Un sanāca. Tas bija ļoti pozitīvi, priecīgs. Es biju tādā ziņā, protams, ja būtu jācenšas ar viņu, kad viņš ir bijis, teiksim tā, pīķī, tas ir neiespējami. Tanī momentā, kā es arī ļoti daudz draugi ir vecāku gājumu spēkvīri, un ar viņiem runājām, un viņi paši teica, aizbrauc uz sacensībām Židrūns Savickas Brains šovs. Tu zini, labākajā gadījumā tu vari cīnīties par 3. vietu. Un 3. vietu izcīni, tas jau ir tev tā, kā tu esi čempions. Jo viņi bija Židrūns Savickas un Brains šovs bija tas periods, ka viņi bija galvas tiesa pārāk pa visiem. Tur varēja darīt, ko tu gribēji plēsties un darīt, bet tur fiziski nebija iespējams viņus svinēt. Es jau teicu viņiem, ka es nākošu gadu viņu varu pārspēt pats, bet redzēsim. Demontāžas rekordu dienas grāmatā. Akmeņu disciplīna ļoti patīk. Latvijā man ir rekords akmeņu celšanā no 100 līdz 200 kg. Es pirmo reizi viņu uzstādīju 2016. gadā, kad es arī izcīnīju Latvijas čempionu titulu. Tad es atpaliku, dažus punktus atpaliku no Daiņa Zāģera. Un, ja es uzceļu ātri, es zināju, ka Dainim neiet tik labi akmeņi. Un tad tādā lietā es zināju, ka man ir vismaz tas vingrinājums jāuzvar, un tad ir lielākas iespējas, kad es varētu vinnēt viņu. Un es uzvarēju un uzstādīju rekordu. Godīgi sakot, laiku es neatceros. Abos gadījumos es laiku neatceros. Un pēc tam es 19. vai 20. gadā Latvijas čempionāta finālā atkal bija akmeņi. Bet tad reizē man jau vairs nevajadzēja iet. Man pa lielam vajadzēja uzcelt, man tādas 3 akmeņus un visas būtu uzvarējis jau tā. Jo es biju ļoti labi uzkrājis punktus iepriekšējās vingrinājumos, disciplīnās. Bet kaut kā es tādā momentā labi iešu, es tā mierīgi, bet kaut kā aizgāju un es laboju savu rekordu. Un tas man tā tādā reizē es laboju 30 sekundes ar kapējām, 30 kaut kas vai 31 kaut kas. Tāds, es zinu, ja pagatavotos, es varētu zem 30 sekundēm visu uztaisīt. Pašreiz, pateikšu, nav neviens kurš varētu pārspēt. Nebūs Latvijā pašreiz, arī godīgi sakot. Demontāžas rekordu dienas grāmatā.